Ciemojos vietā, kur cep garšīgas kūkas, maizītes. Un ja nu tiešām jūs šodien Rīgā jutāt piedegumu tādu kaut kādu smaržu, tas nebija no manis. Tas tieši bija Ketijas. Skatāmies, kā viņai tur izgāja un vai viņa beidzot kaut ko ir iemācījusies. Tā kā šodien ir starptautiskā ēnu diena, es nolēmu sevi izaicināt. Pirmkārt, tāpēc, ka šī ir vieta, kur man tiešām ir grūti paiet garām, un otrkārt, tāpēc, ka es virtuvē vairāk jūtos kā zilonis trauku skapī. Nu, ko ļaujiet man iepazīstināt ar patīkamāko, smaržīgāko un noteikti garšīgāko vietu Rīgā – Kūkotavu. Tā, Mari, ar ko sākas tavu varbūt ikdiena? Es zinu, man ikdiena sākas ar to, ka jādodās uz televīziju, tur jāmana dažādi sižeti un jādomā, kas būs redzījumā. Bet kā tev sākas šeit Kūkotavā? Man ikdiena sākās atnākot, un tad ir jāsagatavo viss bulciņas ikdienas sortimentam. Bet ko mēs darīsim? Mēs darīsim ābolu plats, mēs taisīsim un 4 veidu pīcis. Tā uzreizā, ja? Es tev brīdinu, ka esmu virtuvē uz jūs. Nekas. Kāpēc man šodien bija tāds izaicinājums? Skaidrs. Tā. Nu šito mums vajadzētu tagad dabūt tur iekšā. Tā, tagad vajadzētu ābolus. Tagad es tev iedošu arī kaut ko izdarīt. Tagad mēs uztaisīsim tādu kā mērcīti, lai viņš tāds, nu, kā lai pasaka, lai nav sauss. Tagad tu varētu iesist šeit iekšā 2 olas. Droši tā. Jā, šita čaumalt mēs mainīsim. Tā, tagad no šajienas 200 gramu cukura. Jā, tā iekšā. Būs labi, un tagad pārlai pāri. Nu, vienkārši tā, mēģini Man te ir baigi maz. Jā, nu tu tā pa vieglā tādā strūpuciņā, pa visur iet tā nedaudz. Viņš pēc tam cepoties pats arī izplūdīs. Jā, laid un tā droši Man nemaz tik sēk nesnāk. Viss ir kārtībā, pagaidām iet labi. Jā, un tad mums vēl vajadzētu drumstāvas pa virsu. Kāds viss ir liels, kā mājās. Vēl kaut šeit var pietēļ, viss liels. Tā lai ir. Un šito jūs arī paši sagatavojat? Jā, paši visu. Un vienkārši viņus vajag pa visu plācu. Negribās rašķoties visu laiku. Piemēram, man liekas, ir tāds stereotips, ka tie, kas strādā pie bulciņām, tie ir ar visu laiku. Zini, kā ar laiku, tā kā vairs nevisai. Tā, nu neko, tagad liekam cepties. Viss. Plāts maizē viss. Tik ātri vienkārši izstrādā. Jā. Nu, un tāpēc stundas būs gatava. Tā, nu tad tagad varētu ķerties picām klāt. Kad saldais ir uztaisīts, varam taisīt kaut ko tādu, jā? Sāļāku. Tagad mums vajadzēs izrullēt tādus kā plācenīšus. Liksim uz katras pannas pa 4. Es izmācījies par bavāru vai tieši? Es esmu izmācījies par konditoru maiznieku konfekšu ražotāju. Sākumā strādāju 7 gadus ar šokolādes konfektēm, tad tagad konditorijā. Droši tur jāmiltos, lai nepielīp galdam. Tu arī paber tajā apakšā, lai tev pēc tam nepielīp klāt. Šeit tavā darbā ir svarīgi, lai būtu labs noskaņojums nākot uz darbu. Piemēram, tāds. It kā jau saka, kad ja tu mīc mīklu un tu esi dusmīgāks, tad izmīcās labāk. Bet, ja ir labs noskaņojums, tad šeit ienāk cilvēki, viņi tev redz, un ja tev ir labs garšstāvoklis, tu te priecājies, viņiem arī rindā ir jautri un ir labāk. Jā, tas, ko es esmu ievērojis, atnākot pie jums. Jūs vienmēr tādi jautri esat, tu esi maidīgi, tu tā apkalpos, un tad jūties tā kā es ar savējiem. Jā. Jā, šodien ir tā ēndiena. Bet tev ir bijis kādreiz jau? Nē, pirmo reizi ar kaut ko tādu saskaros. Jā? Jā. Varbūt tev pašam kaut kāda sāka, ko tu gribētu novērot. Paskaties, kā noteikti cilvēkam ikdienu, ko viņš dara. Visdrīzāk, kad tā kā man ļoti patīk sports un mūsu Rīgas Dinamo, tā kādam hokejistam visdrīzāk, kad varētu.
Tas tā. Tad būs jāiet uz treniņu. Oi, varētu. Jā, kaut vai droši. Vienalga. Kaut izbraukumā līdzi. Tā gan ir laba lieta. Tas nav no celtniecības? Jā. Ja? Divas pannas taisīsim ar kečupu, divas ar majonēzi. Tagad pa vienai karotei uz katras. Monterēlas garšvielam. Jā, un nedaudz uzberu uz šīm 4 picām. Nu tā, lai ir tā, lai nav baigi daudz. Tagad mums ir vajadzīgi baklažāni. Baklažānus iepriekš sacepam. Un tagad tev viņus vajadzēja tā, ka tu izliec, lai nosadzās pa visu picu. Tagad vajadzētu tev katram tomātu šķēli virsū. Vienu. Jā. Droši pa visurieni izliedzi. Tagad liksim cepties. 5 šķēles desas. Un tagad šeit mums vajadzētu pa vidu ielikt nedaudz paprikas. Tagad būs iemācīsies picas taisīt. Mīkla vēl. Nā, nu, mīkla, bet tas nav nekas sarežģīts.